Lapas attīstības sadarbībā strādā jau vairāk kā 20 gadus. Sākumā mēs ļoti cieši sadarbojāmies ar valsts pārvaldi, piemēram, kopā organizējot vizītes uz Moldovu, uz Gruziju. Vienā no tām pat piedalījās prezidenta Vaira Vīķa Freiberga. Jāsaka, kopš tā laika daudz kas ir mainījies. Ja pirms 20 gadiem sabiedrība nezināja, kāpēc mums vajadzētu kādam palīdzēt un kā mēs esam saistīti ar attīstību Moldovā, Gruzijā, Ukrainā, tad laikam par to šobrīd nevienam vairs nav jautājumu. Latvija ilgstoši ir bijis viens no mazākajiem Eiropas Savienības donoriem, jo kaut kā mēs esam gribējuši vairāk resursus paturēt paši sev, nevis dalīties ar citiem. Bet pēdējos 5 gados, kopš esam piedzīvojuši arī agresīvo Krievijas iebrukumu Ukrainā, mēs visi saprotam, ka mums ir jāpalīdz mūsu kaimiņu valstīm attīstīties, jo tas sekmēs demokrātiju un attīstību arī pie mums pašiem. gadā ar mūsu ārlietu ministrijas palīdzību, ar cilvēku ziedojumu palīdzību mums izdevās atvērt patvērsmi Ivano-Frankivskas apgabalā, kas ir tieši mērķēta sievietēm un meitenēm, kas ir cietuši kara noziegumos, seksuālas vardarbības kara noziegumos. Un šogad apmeklējot šo patvērsmi augustā, ir liels prieks, kad ir izdevies palīdzēt par šo laiku ap 200 sievietēm. 2022. gadā mēs iesniedzām pirmo projektu pieteikumu ārlietu ministrijā, saņēmām finansējumu un uzsākām darbu Zambijā un Namībijā. Pirmās 2 valstīs Āfrikas kontinentā, kur mums bija izveidoti cieši kontakti caur viņu vēstniecībām Romā. Mūsu galvenais mērķis ir attīstīt vai dot iespēju vai iespējot sievietes Āfrikā domāt par to, kā viņas var kļūt ekonomiski neatkarīgas. Viņa pārveido pasauli. Projekta ietvaros mēs cenšamies arī veidot tādu kā piemēru bibliotēku mūsu mājaslapā, Facebookā. Mēs ļoti bieži attēlojam un stāstam par tām meitenēm, kuras ir kaut ko sasniegušas mūsu projekta ietvaros, kuras ir realizējuši un īstenojuši savas idejas. Kā galveno akcentu patiesībā liekot to, lai meitenēm būtu piemēru un lai viņas saprastu, ka viss ir iespējams, ja ir vēlme. Kā var iesaistīties citas nevalstiskās organizācijas? Veidi ir vairāk. Viens ir informatīvā iesaiste, jo bieži vien mūsu projekti ir ļoti saprotami. Jebkurš grib aizsūtīt Ziemassvētku dāvanu bērniem Ukrainā, kas ir frontes līnijā. Palīdzēt bērnam no nabadzīgas Indijas ģimenes vienkārši iet uz skolu. Vai bērniem tepat Latvijā būt gataviem skolā un lai viņiem arī sporta apavi vai pirmo reizi mūžā ir jauni apavi, nevis kāda atdot. Un pirmais ir informatīvās atbalsts, jo īstenībā tik daudzi mēs Latvijā joprojām nezinām, kas notiek. Ko dara ADRA, ko dara citas nevalstiskās organizācijas. Un apmainoties ar informāciju, mēs varam paveikt ļoti daudz. Nevalstisko organizāciju projektiem attīstības sadarbībā ir liela nozīme, jo tie skar pilsoniskās sabiedrības attīstību, demokrātijas vērtību noturēšanu. Dažkārt arī var realizēt tādas aktivitātes, kādas valsts pārvalde nespēja. Jāsaka, ka šobrīd taciņa ir aizgājusi mazliet citā virzienā, jo lielākā daļa attīstības sadarbības projektu šobrīd ir tieši valsts pārvaldei. Taču nevalstisko organizāciju iesaistīšana tajos, tā skaitā arī privātā sektora projektos, patiesībā palīdz mums arī veidot saikni ar pašu sabiedrību partneru valstīs. NVO mums ir svarīgi partneri attīstības sadarbību projektu īstenošanā, kā tāds viens ļoti aktuāls piemērs, ko es varētu minēt, ir projekts, ko mēs īstenojam Uzbekistānā, atbalsts pretkorupcijas reformu īstenošanai. Šajā projektā mēs sadarbojamies ar biedrību DELNA, kas ir starptautiskās organizācijas Transparency International biedre. Un jā, DELNA ir ļoti nozīmīga loma, jo DELNA veic tādu kā nacionālās pretkorupcijas sistēmas novērtējumu. Tāpat arī mēs sadarbojāmies ar organizāciju Baltijas mēdīju izcilības centrs, kas arī palīdz Uzbekistānas mēdījiem apgūt dažādas mēdīju pratības lietas. Bez NVO mums būtu diezgan grūti strādāt šajās valstīs, kur mums nav tādas iepriekšējas pieredzes.
To, ka pilsoniskajai sabiedrībai ir arvien lielāka nozīme Latvijas ārpolitikā, mēs varējām redzēt arī šī gada ārpolitikas ziņojumā, kur pirmo reizi vesela sadaļa bija veltīta pilsoniskajai diplomātijai. Un man ir prieks, ka ārlietu ministrija diplomāti arvien vairāk ierauga to, ka vēlētājs un ārpolitikas veidotājs ir ne tikai ministrijas un vēstniecības ēkās, bet arī uz ielas, arī Ogrē, Ventspilī un visur citur. Jo vairāk cilvēki sapratīs Latvijas ārpolitiku, jo drošāka būs tās nākotne.